Visiem sveicieni! Mani sauc Amēlija, un vēlos padalīties ar jums savās zināšanās par augiem un augu maģiju. Kā pamatu saviem stāstiem es izmantošu maģisko botānisko orakulu, viena no sakarīgākajiem, kurā ir savākti maģiskie augi. Būs dienas prognoze vēlāk, sākumā nedēļas prognoze. Paskatīsimies, vai jums šis kanāls patiks. Tātad, sāksim ar nedēļas kārti. Tās mums ir pelešķis. Nestāstiet tikai tagad, ka visi zina visu par pelešķi, un tur nekā interesanta vairs nav, un neko jaunu nav iespējams pastāstīt. Tā nebūs. Kas attiecas uz pelešķiem? Vispirms pastāstīšu jums par vēsturi. Pelešķu dzimtene ir Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas mērenie klimatiskie apgabali. Un pelešķis ir augs ar smalkiem ziediem no asterācijas dzimtes Ahilēģītes. Visi ir redzējuši pelešķi. Vispār pieņemtais pelešķa nosaukums ir cēlies no grieķu vārda hiera, kas nozīmē svētais augs. Tomēr šie ziedi ir ieguvuši daudz nosaukumu, piemēram tādus kā vecā vīra pipari, asiņojošā deguna augs, galvnieka nezāli, brūču zāli, asinzira, un tie ir tikai daži no visiem nosaukumiem. Visizplatītākā pelešķa šķirne ir Achillea millefolium, kurā mille nozīmē 1000, folium lapas, 1000 lapu. Tas ir radies no auga spalvām līdzīgajām lapām. Dažos reģionos to vairāk pazīst kā plumajillo, kas nozīmē mazs spalva. Tā, ka te tiek skaidrībā, kuram ir kāds viedoklis. Dažos reģionos tas ir vairāk pazīstams atkal, kā ārzniecisks augs. Pelešķim ir lietusarga formas ziedu puduri, kas izskatās kā miniatūrās margrietiņas. Tiešām tā izskatās. Un tos var redzēt daudzās dažādās krāsās. Bālā, rozā, sarkanā krāsā noteikti. Ziedam ir salda smarža. Jā, ir līdzīga estragonam un anīsam. Tā piesaista daudzus kukaiņus un tauriņus. Pelešķus audzē kā dārza dekoratīvos augus visā pasaulē, un tie var augt karstā, mitrā klimatā un arī sausās vietās. Interesants fakts. Botānikā šie ziedi tiek uzskatīti par augu ārstiem. Tos arī stāda citu augu tuvumā, lai atbaidītu kaitēkļus. Bet dažos reģionos tos uzskata par invazīviem, viegli izplatās. Atkal ir vietas, ko tur nedrīkst sajaukt ar indīgo hemloku vai Conium maculatum, kas ir toksisks. Latvijā neauktēts. Pelešķu zinātniskais nosaukums Ahilea grieķu mitoloģijā no grieķu valodas izklausās kā Ahilejs, Trojas karavaronis. Plīnijas vecākais rakstīja, ka tieši Ahilejs atklāja, ka pelešķu ziedi ciedē brūces. Citi nostāsti vēstīja, ka Ahilejs izmantoja noteiktus augus papardes lapas vai zelta pelešķus, lai cietinātu savus karavīrus mirmidonus, un tāpēc pelešķi ir pazīstami kā Ahilhe, jeb karavīru brūču zāle. Arī ziedu valodā, kas Viktorijas laikmetā bija ļoti populāra, pelešķim ir sava simboliskā nozīme – mūžīgā mīlestība. Šo augu saistā ar mīlestību un to izmanto kāzās, karina pie laulības gultā, lai veicinātu patiesu mīlestību 7 gadus pēc laulībām. Tādēļ ziedu sauc par 7 gadu mīlestību. Dažos gadījumos pelešķus uzskata par līdzekli salauztas sirds ārstēšanai. Tātad, drosme un karš, to sauc par karavīra brūču ziedi militāro zāli un bruņinieka spārnu. Pelešķi simbolizē drosmi, it īpaši karā. Uzskata, ka ziedu nēsāšana nodrošinās aizsardzību. Dziedināšana un veselība. Papildus Ahilēm, Amerikas pilsoņu kara kājas lauku ķirurgi uz ložu brūcēm lika sasmalcinātus pelešķu ziedus un lapas.
Okultās spējas. Valda uzskats, ka pelešķiem piemīt mistiskas īpašības un tādēļ tos uzskata par maģijas simbolu. Tos saista ar burvestībām un saziņu ar dzīvniekiem. Ziedu sauca par čūskas zāli, vēlna nātri, nāves ziedu un ļauna cilvēka rotaļlietu. Starp citu, atradu internetā tādus datus, ka pelešķi ir atrasti neandertāliešu kapos. Iespējams, ka arī senie cilvēki tos jau izmantoja kā svēto augu. Druīdi savos rituālos iekļāva augu kātiņus un zarus, lai pareģotu nākotni un laikapstākļus. Viduslaiku Eiropā tos izmantoja, lai izsauktu vai pacītu ļaunos garus. Ķīniešu zīlēšanas tradīcijās pelešķu kātus izmantoja dievišķo ziņu saņemšanai. Čou dinastijas laikā ir saglabājušies par to ieraksti. Dažās kultūrās uzskata, ka pelešķi veicina draudzību, harmoniju, drosmi un pievilcību un veido sapņu piepildīšanos nākotnē. Mēs teikt, ka sapņot par pelešķiem nozīmē, ka kāds sadzirdēs labas ziņas. Mūsdienās joprojām tiek realizēti dažādi pelešķiem saistīti rituāli. Piemēram, kaltētu ziedu dedzināšana kā vīraks, lai izkvēpinātu māju un piepildītu ar mīlestību un laimi. To pievienošana vannas ūdenim, lai iegūtu maģiskas spējas. To liekzanas pilveniem, pravietiskiem sapņiem. Īrijā un Francijā pelešķi bija viena no svētā Jāņa zālēm. To dedzināja tāpēc, ka dūmi pasargāja no ļauna. Neatkarīgi no senajiem grieķiem, viduslaiku krustneši augu izmantoja brūču ārstēšanai. Dažādas indiāņu ciltis gatavoja uzlējumu no pelešķiem, lai cietinātu čūlas, augoņus un ādas problēmas. 1597. gadā augu ārstniecības zinātājs Džons Džeralds ieteica šīs lapas kā līdzekli zobu sāpju mazināšanai, un augs joprojām bija populārs kā pirmās palīdzības līdzeklis līdz 19. gadsimta sākumam. Kopumā var teikt, ka tiem piemīt pretiekaisuma, pretalerģiskas un savelkošas īpašības, kas novērš infekciju. Mūsdienās joprojām ir pieejami ārstnieciskie krēmi no pelešķiem un gurķiem. Tos lieto sāsitumu, skrāpējumu un aptekuma ārstēšanai. No tiem gatavo tējas saaugstēšanās druča un gripas ārstēšanai. Gadsimtiem ilgi pelešķi izmantoja kosmētikā pateicoties tās savelkošajām īpašībām. Dažas Amerikas indiāņu ciltis, piemēram Crow, ir izmantojuši pelešķu ziedus augu matu skalošanai. Lūk. Tiek uzskatīts, ka pelešķu tēja palīdz saglabāt matu krāsu un novērš to izkrišanu. Dažas augu šķirnes ir ēdamas, pelešķiem ir spēcīga garša, un tie ir populāri ķirbju sautējumos. Ir tāds ēdiens, ka grija ar zivju fileju, citroniem un mandelēm. Izklausās garšīgi, bet nezinu, kas tas ir. Skandināvijā pelešķis jau gadsimtiem izmanto alus brūvēšanā un kā garšvielas. Pelešķu smalkie ziedi ir lieliski piemēroti kā apmales augi un zemes segums. Īpaši akmens dārzos un apmalītēs dobēm. Ja vajadzīgas krāsainas pelešķu šķirnes, tad var padomāt par Coronation Gold ar simepju dzelteniem ziediem un Cherries Queen ar spilgti rozā ziediem. Pelešķi ir maģiski un tie ir maigi un romantiski, salīdzinot ar citiem košiem ziediem. Tādēļ ideāli piemēroti kāzu organizēšanai lauku atmosfērā. Tie ir lieliski ziedu vainagos, vītnēs, centrālajās detaļās. Turklāt tie ir izturīgi un arī izžāvēti, izskatās labi. Pelešķu pušķis var būt romantisks, svinot jubilejas, Valentīna dienu un citus īpašus gadījumus. Tā kā šie ziedi ir līdzeklis pret salauztu sirdi, var dāvināt kādam grūtā dzīves situācijā. Tik daudz par vēsturi, un tagad parunāsim par astroloģisko prognozi. Par pelešķi var teikt tā, ka tas pārstāv Venēras un Marsa enerģijas, ūdens, gaisa un zemes stihijas. Afirmācija šim augam: es esmu pasargāts un atvērts iespējām. Nedēļas periods būs saistīts ar to, ka mēs izanalizēsim savu apkārtni
un redzēsim, kuri cilvēki mūsu tuvumā ir mums vajadzīgi un ar kuriem varbūt kontaktēt mazāk. Tāpat būs iespēja izvērtēt savas prioritātes un attīstības variantus. Paskatīsimies uz jaunām iespējām, un to būs daudz. Jo jauns mēnesis lauvā arī plusi dos šīs iespējas, bet pelešķis var palīdzēt mums izvērtēt, kuras no tām ir mūsējās un kuras ir vienkārši jāatlaiž. Šis ir laiks, kad mēs jūtamies pasargāti, kad mēs varam plānot, varam darīt, varam domāt par turpmāko rīcību. Noplūciet pelešķi, pasmažojiet un sastādiet plānus nākamajai nedēļai. Visums būs kopā ar jums. To var teikt, un pelešķis vēlas jums to pateikt. Labi? Veiksmīgu un ziediem pilnu nedēļu!